1:11. Kas klausīsies? Mēs negribam ticēt šiem vārdiem. Tie ir pārāk stipri un neticami. Kā var šī tauta, kas tik lepna, spēcīga un bagāta, pēkšņi piedzīvot tādu postu? Kas var tam ticēt? Kas ir tik tuvu Dievam, lai dzirdētu šo bazūni? Protams, nekā viltus pravietis Pašurs, galvenais vadonis Dieva namā. Viņš sita Jeremiju sejā un iemeta viņu cietumā par šo drūmo pravietojumu par sodību. Reliģiskie vadītāji, priesteri un pravieši visi teica tautai, ka nākotnē gaidāmi labi laiki, tautas labklājība, panākumi un mieras. Šīs mierinošās vēstis viņi aizņēmās viens no otra, tādā veidā ar saviem meliem iepriecinot tūkstošus. Viņi gāja apkārt pravietodami, ka tauta netiks izpostīta. Jo jūs taču sacījāt, mēs slēdzām derību ar nāvi un līgumu ar elli, kad pāri mums nāks plūdu briesmas ar savām bangām, tās mūs neskars. Meli taču ir mūsu patvērums un viltus ir mūsu apseks. Tad jūsu derība ar nāvi zaudēs spēku, un jūsu līgums ar elli vairs nepastāvēs. Kad soda briesmas nāks ar savām bangām, tās jūs satrieks. Jeremijas 26, 15, 18. Jeremija sauc pērkoņu balsī: tur tu nomirsi, un tur tevi apraks, un tāpat arī visus tavus draugus, kam tu sludināji melus. Jeremijas 26. Dieva vārdu par sodību baznīca nekad nebija pieņēmusi. Elija viens pats stāvēja par Dievu, 400 Bāla praviešu priekšā. Jeremija stāvēja viens pats visas Jūdas un Jeruzālemes reliģisko sistēmu priekšā. Lielākie viņa vēsts ienaidnieki bija Dieva nama vadoņi. Kāpēc Dievs liek bazūnēt un brīdināt par nākošo sodību? Pirmkārt, lai modinātu patieso līgavu. Otrkārt, lai atklātu savas dusmas remdenajiem un grēciniekiem, kuri viņu atmetuši. Bija pravietots, ka nakts laikā atskanēs sauciens un gudrās jaunavas celsies gatavas. Pāvils brīdināja: to dariet, saprasdami šo laiku, ka jums jau pienākusi stunda celties no miega, jo tagad mūsu pestīšana ir tuvāk nekā toreiz, kad kļuvām ticīgi. Nakts drīz būs pagājusi, diena ir tuvu, tāpēc noliksim tumsības darbus un terpsimies gaismas bruņās. Romiešiem 13, 11 un 12 pants.